Man pieredze ir patiesībā šausmīgi sena. Gandrīz tikpat, cik sens esmu es. Mamma no senām dienām bija veģetārieta un mājās gaļas nebija gandrīz nekad. Ja vien nāca ciemiņi, tad mamma garšīgākās iespējamās gaļas visādas lietas mācēja izveidot, pat nepagaršojot viņas. Es esmu izdzīvojis, nekas slikts ar mani nav noticis, un man jāatzīst, ka vienīgā vieta, kur es varēju ēst gaļu, bija kaut kur ciemos, skolā. Un nekad neesmu pēc tā alcis, tā, ka nāk virsū tas lauziens, ka vajag, jau 3 dienas bez gaļas esmu dzīvojis. Tagad pēdējā laikā es, protams, modes kliedzienu pēc, esmu izmēģinājis dzīvot kā svaigēdājs, zaļēdājs. Tie ir tie, kas neņem gaļu, kas noplūc un ieēd un miksē visādas jaunas garšas. Sāli nevajag, neko nevajag, sanāk pa lēto, īpaši Latvijā, ja pašam savs dārziņš, riktīgi pa lēto. Kas ir vienmēr jāatcerās, jāied kāda pupa, kāds rieksts klāt, tā, nav sarežģīti. Ziemā varbūt ir grūti iesaistīties tā uzreiz šitajā akcijā, bet tagad vasarā, pirmdienās vienkārši neēst gaļu, tas ir, šausmīgi vienkārši, man liekas, katram. Vienīgi jāatcerās, ka ceturtdienas paliek vēl aizvien dzīvdienas, ja? Un es daudz esmu domājis par to, it kā izklausās neticami, bet iedomājieties 1 kilogramu gaļas saražot, tas ir 5 kilogramu CO2 gāzu. Viņas tā izplēnē gaisā, mēs viņas nejūtam, bet patiesībā uztais lielu caurumu mums virs galvas. Un pēc kādiem 10, 20 gadiem, un man tas ir svarīgi, man ir daudz mazu bērnu, nāks lejā un maniem bērniem traucēs dzīvot. Un šitas man reāli besī ārā. Tāpēc, godīgi sakot, es jās pirmdienās pat bišķiņ ar dusmu tagad ņemšu un neēdīšu to gaļu. Un jūs varat pamēģināt man noķert, ja gadienā es esmu samelojies.